Tā, nu šodien gaidīsim ciemos vienu no maniem blīciem. Blīci ir grupa. Mūsē blīcē saucas gaismas jūtīgie materiāli, krīviskie svietečustvicinī materiāli. Šodien mēs iepazīstināsimies ar Intu, ar mūsu brīnišķīgo basistu Andrisu un Denisu. Kad braucu ciemos un gatavojam kaut kādas vakariņas, vienmēr Denisam ir interesē, lai es kaut ko pagatavoju un ieteicu kādas garšvielas, kāpēc tās. Viņi grib izaugt arī tādi gan muzikāli, gan gastronomiski. Tāpēc šoreiz mēs arī uztaisīsim viņam pārsteigumu, tādu pikantas sadaļas ar burvīgiem Korejas burkaniem. Saliksim kopā ar klasisku bešamelu merci, kura būs bišķiņ pārtaisīta ar jogurtu, gan ar saldu krēmu un pienu, daudz sviesta, vistas krūtiņā, un visu to izcepsim ar kinzas biskvītu. Tas būs nereāli garšīgi, un tas krāsa atbilstoši mūsu nosaukumam. Un desertu gribu pagatavot speciāli mūsu bundziniekam. Kāpēc? Tāpēc, ka es viņu iedvesmoju uz visādiem garīgām lietām, meditācijām un austrumu filosofiju. Viņš turpina to darīt. Un es domāju, ka visiem garīgiem cilvēkiem vajag kaut ko saldo. Mēs uztaisīsim perfektu abolu placiņu maizīti. Ļoti interesantu no 2 kārtām. Viena būs mandeļu biskvīts, otra būs kartēnēs mīklas saldas un būs aboli ar sviestu un cukuru. Es domāju, ka viņi būs apmierināti. Turpinam. O, pēdējā paciņa tieši mūs gaidīja. Mums paveicās. Paņemsim. Kartēna, bez rauga. 5 listīv, drīživo. 5 lapiņas. Nē, tas ir rauga. Mums vajag bez rauga. Bez rauga. Tisto listove, bez droši. Beidzot, mēs beidzam ar iepirkšanu. Braucam gatavot. Nopirkam sakņaugus, nopirkam vistas filē aboliem, kurus es gribēju, lai viņi nebūtu pārāk skabi, nebūtu pārāk saldi. Tas ir priekš mūsu desertam. Paostīju un pagaršoju dažādus karikapostus, marinētus. Vieni bija ar bietiem, vieni ar karikapostiem. To es gribu pielikt klāt kā dekoram uz šķivīti. Tad es pagaršoju kari burkanus Korejas. Vieni bija bišķiņ stiprāk un ne tik saldi. Otri bija sulīgāk, saldāk un vairāk ķiplokus, bet tas stiprums nebija pa lielu. Un es izvēlējos viņus. Viņi ies mums kopā ar mūsu vistas filēņu. Tas būs sacepums. Izvēlējamies arī zaļumus, no kuras mēs uztaisīsim brīnišķīgu virsmu mūsu sacepumu. Kas pa virsmu, tas būs noslēpums. Atklāsim virtuvē. Tā, nu esam atpakaļ mājās, esam virtuvē. Sagatavosim rupjo Himalajas sali. Samalsim viņu. Ar sali tie esam pabeiguši. Šodien izmantosim viens no mīļākajiem garšvielas kumīns un koriandrs maisījums. Viņi dod tādu ļoti bagātīgo piegaršu. Šito samalsim ne pārāk smalki, bet lai tie graudi saplis, kumīna graudi. Jūs tur nejūtāt, bet es šeit jūtu. Mēs noblanšerējam mandeles. Tas ir ļoti vienkārši. Uzvarējam ūdeni un verdošā ūdenī iemetam mandeles un izslēdzam un aiztaisam ar vaciņu. Paturējam kādas 2-3 minūtes, noliejam ūdeni un mandeles izliejam drušlākā un vienkārši noņemam to mīziņu, viņa tāda miksta. Mums būs nepieciešami vienai no mandeļu pamatam mandeles, 4 olas, pudra cukurs, 200 gramu sviesta. Pievienosim arī 200 gramu pudra cukuru
Un sāksim arī viņu putot, līdz sviests palīd tād gaisīgs. Ievedīsim pēc tam olas, miltus un mandeles. Un tā pa to laiku, kam ir putie maisas, mēs sagriezīsim mandeles. Nu, vot, samalam viņi nav ļoti smalki, tā kā mums vajag, lai viņi būtu tādiem gabaliņiem. Iztepsies, viņi būs tādi kraukšķīgi. Un sāksim lēna garā ievadīt pa vienai olai. Nu, sviests gandrīz gatavs. Nu, pārslēdzam uz minimālo ātrumu un ievedam pa vienam. Op, 1, 2. Lieku uzstāt uz pieredzi, uz sajūtam. Es vienkārši skatos pēc olas, kādiem 10-15 sekundēm tā katru pēc kārta. Un tad pēdējie. Nu, olas mums ir klāt tur. Pievienojam 200 gramu ar mandelem un kaut kur 80 gramu miltus. Bet es ieteicu jums tomēr skatīties pēc miklas konsistences. Milti ir dažādi, olas ir dažādas izmēras. Un nepieturieties tikai mana recepte, taisiet pēc savam izjūtam un garšam arī. Ieslēdzam un samalam. Ļoti lēnam. Tā, nu mikla mums ir jau gatava. Ņemam virtuves parastu plevi. Miklu izliksim pleviti un ievietosim leduskapī atdzesties uz visu to laiku, kamēr mēs gatavosim gan pamatēdienu, gan vēl sastāvdaļas priekš mūsu desertiem. Principā, jo ilgāk šita mikla pavadīs leduskapi, tas ir labāk diennakts. Minimums tādiem 8 stundiem jau labāk. Aha, viss ir gatavs. Šitai mikla ir nosaukums Frigipani, slavenā itāļu parfumera uzvarda. Nezinu, dēļ kā, bet no itāļu valoda, cik es atceros, tas ir tulkots kraukšķīgs. Ievietosim leduskapī, saldētavā. Mēs esam gatavi gatavot pamatēdienu. Pamatēdienam mēs uztaisīsim topinamburu biezeni, maigo tādu kā kremīgo mērcīti. Viņu tūlīt noskalosim, notīrīsim, sagrīzīsim, uzliksim varīties. Pa to laiku, kad viņu varīsies, tas ir ļoti ātri. Mēs sagrīzīsim papriku, sipoli, ķiplociņu un vistiņu. Tagad mēs notīrīsim topinamburu, sagrīzīsim viņu. Es tā diezgan rupji tīru to topinamburu, jo, neesmu saskaries ne ar kaut kādu topinamburu metodu tīriešanas. Varbūt jums būs kaut kādas padomes un jūs uzrakstīsiet mūsu Facebook lapiņā padomes, kā to var izdarīt labāk. Un es ņemšu to vērā un kādu reizi vienu no raidījumiem patrenēsimies kopā. Uz lēna uguni izkausējam sviestu ar oliveļu un pievienojam topinamburu. Pievienosim arī uzreiz mūsu sali. Neaizmirstam par to, ka vajag viņu maisīt dažreiz, lai nepiedēg. Kādas 2-3 minūtes apcepjam. Dārzeņi palika gaiši dzelteni, topinamburu. Pievienojam ūdenī un atstāsim varīties. Ar to laiku tīram sipolu, ķiplociņu. Tik liels ķiploks, ka mums pietiks, domāju, kā ar 2 daiviņiem, lai nebūtu tā ķiploku piegarša ļoti uzbadzīga, lai viņa būtu knapi jūtama. Griešanu, es domāju, ka varat, kā jūs gribat, smalki, kubiciņiem. Šajam gadījumam tas nav tik būtiski, mēs sasmalcināsim viņas. Sipolu sagrīzīsim smalkas šķelītes, garinīskas, tā kā salminīt. Griežam pieram papriku, visu to izmantosim. Lai labāk izgriezt serdē, es jums parādīšu vienu paņēmainu. Un viņa ir izgriezta bez kaut kādiem sekliņiem. Arī sasmalcināsim. Tā. Salmiņam. Jā, neaizmirstiet to, ka skatieties mūsu raidījumu, jūs varat vērot mūsu Facebooka, mums ir Facebooka lapiņa, kur jūs varat rakstīt online man jautājumus. Varam strīdīties tur, varam draudzēties. Es mēģināšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem vai pieņemšu jebkuru jūsu
padomu. Turpinām ar vistas filē. Tā sagrīzīsim viņus garīniskus. Un tad es gribēšu uztaisīt sviests ar muskatu vīnu, saldu vīnu. Beigas es pievienošu arī, kad izkausēšu sviestu un nebūtu pārāk karsti, pievienošu miltus, bet beigas es pielikšu jogurtu. Gribu paeksperimentēt, cik tas būs garšīgi. Ķeramies pēc cepšanas. Šīs smukas pannas balerīni man uzdevināja sieva Ziemassvētkus un ar nepacietību, lai es ātrāk ietu mājās un man būtu prieks gatavot uz viņiem garšīgas vakariņas. Jo es kā visi pavarēji un laikam visi tie cilvēki, kuram patīk gatavot un ēst, ļoti svarīgi labas lietas virtuvē. Gan tur. Oliveļu ielējam, ja? Panna ir karsta. Noņemam bišķiņu, lai nenodeg mūsu garšvielas. Pievienojam garšvielas nedaudz. Pievienojam kari. Es pievienoju diezgan daudz kari. Man patīk kari, man patīk kumīns. Un pienāca tās brīdis, kad mēs pievienosim saldo krēmu. Es tā uz aci ieliešu, lai viņa paburbuļo, bišķiņi izveras un būtu tā satīgāk. Un mēs sablenderēsim viņu. Tas būs mūsu krēmiņš, biezens. Būs labi. Tā, cepam gaļu. Pannas ir karstas, abas divas. Un mēs apcepsim dārziņus. Pievienojam dārziņam nedaudz abulētiķi, lai viņi palika kraušīgi un lai viņi neizjuktu. Pieliksim arī sāli nedaudz un pievienosim mūsu kari burkanus. Pacepsim kādas 2 minūtes un ar visu to sūliņu, kas tur sakrājās, būs labi. Liekam visu mūsu bļodā. Nenormāli labi smaržo jau. Saliksim vistiņu virsu. Es tā padomāju tagad, nezinu. Padoms, ja ir jums mājās, būtu forši kaut kāds kazas siers vai aitas siers. Jūs varat viņu iepriekš sarivēt un arī virsu būtu baigi kruta. Tā, topinam burus mums gatavs. Varam blenderēt. Liekam blenderi un sablenderēsim viendabīga masa, lai būtu tāda kremīgs biezens. Višķiņ pieliksim klāt saldu krēmu. Mūsu biezeni nokasim caur sietiņu smalko, lai palika kaut kādi kunkuliņi vai cietāk gabaliņi, lai viņi palika mūsu sietiņa. Tad biezeni ievietējam atpakaļ, taisam merci. Milti, varbūt 40-50 grami, 1 vai 2 ēdam karotes. Muskatvīnu. Es gribu sakot, lai nebūtu kunkuļus. Var izmantot arī kaut kādu savarīt vai vistas buljoniņu garšai. Šai gadījumā es pievienoju muskatvīnu, es gribu to piegaršu. Un pievienošu nedaudz ūdeni, jo buljonu mums tagad uz dotu brīdi nav laika varīt. Pārveitojam mercīti uz pannu. Pielikam klāt nedaudz sviesta. Samazināsim to uguntiņu, lai nebūtu strauji. Mēģinām izkausēt to sviestu. Es redzu jau, kā viss samaisījies. Pieliksim klāt vēl jogurtu, kā mēs arī runājam. Tad nedaudz piparus un nedaudz sāli. Es noņemu no uguni, lai nesacietē un nepalika tādi kunkli no miltiem un vīna. Iemaisu jogurtu, bišķiņu sakuļu, ņemsim mūsu karotīti
Būs fantastiski. Un lejam virsu. Pa visu formai, lai notiek līdz pašai apakšai. Un sāksim gatavot kinzas biskvītu. Sāksim ar to, ka sakāpāsim kinzu smalki. Turpinām ar biskvītu. Glāzē ar miltiem. Pievienojam šķipšķiņu cepamo pulveri. Kaut kur pusteja karotes sodas un pusteja karotes cepamo pulveri. Saputosim saldu krēmu 150 gramu. Tā, kamēr putēs saldais krējums, saputosim viņas stingras putas. Samaisīsim kinzu, miltus un pievienosim arī sviestu. Kaut kur 150–180 gramus sviestu. Saldais krējums. Saldais krējums mums ir gatavs. Varam ar dakšu, varam ar ko, kas jums ir ērti. Es gribu to sviestu izmicīt tajos miltos. Varam īstenībā, kad izmicīšu sviestu un viņu samaisīs ar zaļumiem, pievienosim pie salda krēma. Un 2–3 apgriezienus mēs samaisīsim visu masu un viņa būs burvīga. Tā, nu liekam klāt. Ieslēdzam lēna gaita. Nē, ilgi gaidīsim. Viņa tuč samaisīsies un izliksim. Un pabeidzam ar silikonu lapstiņu. Samīts kopā. Tad saļa biskvīta kinzas cepumiņš. Krūta. Tā, esmu labākais pavars. Ņemam mūsu masu, ņemam 2 karotes un taisam tādas interesantas, smukus, nesmukus, avangardiskus. Nepiedosim viņam nekādas tādas speciālas formas, lai viņi mūs tur izkūs un paliek kaut kādi dīvaini. Liekam krasni, 175 grādu temperatūra. Kad biskvītiņi paliks dzeltena, bruna krasa, tad viss ir gatavs. Tā, es jau šeit ieberu miltiņus, ņemam mūsu karteņu miklu, apviļējam viņus miltos un nedaudz izrulēsim, lai nebūtu pārāk plānā un lai nebūtu pārāk bieza. Ņemam kukas formu, izspiežam to formiņu, paņemam arī cepumu papīru, ievietosim viņu iekšā, paņemsim nedaudz sviesta, izsmērēsim to sviestiņu gan pa bortiņiem, gan vidu, lai mūsu pamati nepielip. Es gribu apbert nedaudz ar cukuru, lai pamats būtu tāds kraukšķīgs un cukurs karamelizēsies un būs saldāk. Liekos miltus mēs tā paņemam un noklapējam nost un ieklējam iekšā pamatu. Sabakstīsim ar dakšiņu, ieliksim leduskapi, mīklē bišķiņi atpusties 10–15 minūtes. Notirīsim abolus ar speciālu nazi, izgriezīsim sērde, sagriezam šķelītes, nepārāk plānas, nepārāk biezas un uzliksim uz kukas pamatu, kura mums stāv saldētāva, kuru mēs tūlīt izņemsim un ievietosim uz kartēnu miklu pamatu. Būs burvīgs desertiņš, kraukšķīgs, salds, tā kā vajag. Masu pie pamata piespiežam, atstājot nelielu maliņu un uz to izliksim abolus. Arī var atstāt tādu maliņu, atstāsim tīri smukumam. Ar izkausētu sviestu pārliejam abolus, pārkaisam ar pudru cukuru. Pierivēsim muskātriekstu un kaneli. Pavisam nedaudz, lai tikai būtu smaržiņa. Un pamatdiedienas mums ir gatavs. Deserts būs gatavs pēc 20 minūtēm. Ieliksim uz 20 minūtes cepešu krāsnī 180 grādu un iešu sagaidīt savus draugus.